Labvakar! Paldies! Šodienas raidījumu sāksim uz bēdīgas nots, kā vienmēr. Man vienkārši viens tas pats teksts visu laiku. Runāsim par superīgiem laikapstākļiem Latvijā, par alkoholiķiem, jā, pareizi. Un šodien mums raidījumā būs ļoti īpašs viesis, bet par to runāsim turpinājumā pēc nelielas reklāmas pauzes. Labdien! Esmu zobārste no Latvijas un pastāstīšu nedaudz par zobiem. Par zobiem. Kā jūs zinat, zobu jūtīgums maniem pacientiem, viņiem ļoti sāp zobu parasti. Un sūdzās man, kāpēc gan tā? Atbilde man ir sekojoša. Nelietojiet tur kaut kādus sūdu kolgeitus vai kaut ko tam līdzīgi. Esam izstrādājuši jaunu zobu tīrāmo vielu, kura palīdz lielākajai daļai maniem pacientiem. Paši izstrādājam tāds balts šķīdums kaut kāds, jā? Jauns zobu pasta Colgate. Kā redzat, viņa man ir palīdzējusi un palīdz visiem maniem pacientiem. Iesaku jums lietot. Pēc lietošanas viņi pienāk pie manis un pasaka paldies, un viņiem nav jānāk pie manis vairāk nekad, jo zobi viņiem nemaz nepaliek. Visu labi, paldies! Pirms lietošanas rūpīgi, cītīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Tā kamera šķība, idioti. Un tā esam atkaļ rušpunktā. Kā jūs redzējāt, laba zobpasta vienmēr nodara labiem jūsu zobiem, higiēnai. Taupiet zobus. Un pa to laiku, kamēr mēs skatījāmies reklāmu, mēs mēģinām sazniegt mūsu laikapstākļu korespondentu. Tūlīt izlasīšu viņu vārdu, to tā īsti neatceros, tāds ļoti interesants bija cilvēks. Raimonds Čiepiņš Zirgolis. Jā, lūgu. Nu jā, tāds nedaudz, es saku, interesants cilvēks ar interesantu vārdu uzvārdu. Un kamēr mēs mēģinām sazniegt šo burvīgo cilvēku Čiepiņu kungu, pastāstīšu jums nedaudz par sevi. Kamēr laikam tur zonas likt vienkārši, ziniet, kā centrā. Mēs viņu sazināmījām! Pagaidiet. Nu jā, šodien es piecēlos pohains. Nu labi, mēs jums sazinājām. Sveiks, Čiepiņa kungs, vai dzirdat mani? Jā, dzirdzēju visu. Jā, burvīgi. Nu, kā jums tur laikapstākļi centrā vai kur jūs tur atrodaties? Jā, kā redziet, pašlaik atrodos centrā. Laiks ir vienkārši burvīgs ārā, kā redziet. Un kā uzdās cilvēki apkārt? Cilvēki, jā, viņi uzdās zajabis kā vienmēr, jā. Trako nams viens. Labi, ej, dirs man, jāiet pa svarīgām darīšanām. Čau! Nu labi, paldies tev par šito pārraidi. Nu jā, par to pašu pārraidi. Atslēdzamies no tevis, atsūtīsim tev mašīnu atpakaļ, uz tev pakaļ laikam. Nu jā, mēs no tevis atslēdzamies. Ko redzējāt, kāda notiek laikapstākļi mums te, jā. Un pēc nelielas reklāmas pauzes mēs jums parādīsim sižetu par alkoholiķiem. Заебал man jau darbs, bļa. Suka do naudu. Naudu, bļa, naudu. Mēs sākam. Un tā, mēs esam atgriezušies rušpunktā. Nu, redziet, cik interesanti mums alkoholiķi ir
Latvijā. Interesants sižets bija, ja. Tur viens bija no mūsu sen pazīstamiem draugiem. Nu un tā. Un kā es teicu, sižeta beigās būs īpašais viesis. Jūs viņu ļoti labi pazīstat. Bija tāds seriāls kādreiz CSI Latvija. Nu, viņš ir atgriezies. Jā. Un tagad mēs ar viņu drusim parunāsim. Pisies mūsu. Un tagad mēs kā reizi parunāsim ar šo kungu. Ko jums krēslu vajadzēja, ja? Kur jūs esat? Jā, lūdzu, sēžaties. Nu, bļiet. Nu, labdien! Čau! Kā jūs šodien jūtaties, jau kā nekā ir pagājis ļoti biežs laiks pēc pēdējās pārraides? Man jūtos zini bišķi. Jā, laiks ir pagājis ilgi, bet... Nu jā. Kur? Nu labi, nemulat daudz, kā saka. Vai jūs domājat, veidot daudz filmu tur, vai reklāmu tur vispār? Nē, iespējams netaisīšu vairāk. Nu, moš kāds cīk reklāmas, tikā. Nu jā, pat cik mēs pievērstam šo laikapstākļus un alkoholiķiem. Jūs ieinteresē šī tēma, ja? Yes, jā. Ko jūs domājat par alkoholiķiem Latvijā? Es domāju, ka viņi ir loki. Jā. Nu jā, es jau redzu, kaut kas apkārt. Nu labi, un kā jums laikapstākļi te? Laikapstākļi... Normāli, jā. Man patīk, redz frizuru, Šis bija mūsu īpašais viesis no seriāla CSI Latvija.